jaunie investīcijas uzņēmumi, kuri ir gatavi nākt un ar mums sadarboties, kā vienu no pirmajiem jautājumiem uzdod darba spēka kvalifikācija. Un, ja mēs šodien redzam, ka Jelgavā bezdarba līmenis ir kaut kur 5,6, 5,5%, kas varbūt nav ļoti augsts, bet ja mēs iedziļināsimies šī bezdarba kvalifikācijā, tad mēs, protams, būsim šausmās. Un ne tikai mēs, bet arī tie investori, kuri cer uz šo darba tirgu. Tātad mūsu galvenais uzdevums ir šobrīd palielināt to cilvēku, jauno cilvēku kvalifikāciju. Protams, dot iespēju arī bezdarbniekiem šīs pārkvalifikācijas iespējas. Attīstoties Jelgavai kopumā, ir vērojama arī rūpniecības atzimšana. Pilsētā darbojas vairāki 10 metālapstrādes uzņēmumi, taču problēmu rada kvalificēta darba spēka trūkums. Uzņēmums Polijūrs darbojās kopš 1995. gada. Firma ražo rūpnieciski izolētos cauruļvadus. 2003. gada kopējais uzņēmuma apgrozījums 4 miljoni lati. Polijūrā nodarbināti 95 cilvēki, 20 no tiem metālapstrādē. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar iepriekš izolētu cauruļu ražošanu, kurus var izmantot siltumtrasēm, dažādām tehnoloģisko līniju izbūvēji, karstā ūdens apgādē, dažādiem citiem mērķiem. Pie mums ir izveidota ISO kvalitātes sistēma, kura arī, prasa, lai regulāri uzņēmuma darbinieki tiktu apmācīti un pārbaudīti, kā šīs savas iemaņas prot pielietot praksē. Sākumā, protams, mums bija nedaudz iekārtas, bet tirgus prasa paaugstināt kvalitāti, ražību, līdz ar to laika gaitā esam iegādājušies dažādas jaunas tehnikas vienības, tehnoloģiskās iekārtas, neskaitot dažādus metināmos aparātus, ir arī vienīgais Latvijā tāda izmēra lentzāģis priekš metāla cauruļu sagarināšanas. Tad nesen iegādājāmies Vācijā metināšanas, varētu teikt, automātu, kurš automātiskā režīmā sametina cauruļu. Poltlēna iekārtu metināšanas operators, diemžēl, nekur Latvijā nesagatavo. Līdz ar to nākās mums viņus apmācīt šeit, pat uz vietas. Strādāt gribēšana, un sevi pilnveidot visu laiku, tad es domāju, ja viņam ir kaut kādas tehniskā izglītība, tad strādāt un pilnveidoties pie mums nebūs problēma. Un gribētos saņemt no kaut kādām profskolām jaunus kadrus. Tāda tendence ir vērojama. Akciju sabiedrība Jelgavas mašīnbūve pamatā nodarbojas ar eļļošanas iekārtu un bremžu sistēmu ražošanu. Uzņēmumā ir nodarbināti 200 cilvēku, bet attīstoties ražošanas tempiem, tiek prognozēts, ka nodarbināto skaits pieaugs. Jelgavas mašīnbūvē metāla apstrāde notiek gan ar universāliem, gan programmējumiem darba galdiem. Arī šajā uzņēmumā ir jūtams metāla apstrādes speciālistu trūkums. Jelgavas mašīnbūves rīcībā ir aptuveni 20 programmējumie darba galdi, kas veic frēzēšanas un virpošanas funkcijas. Tātad dod miljonus Latvijai, lai Latvija varētu attiecīgi attīstīties. Ja? Bet ar vienu to ir pa maz, jo mēs nopērkam jaunas iekārtas, kuras mēs noteikti Jelgavas mašīnbūves rūpnīca startēs un pirks un iegādāsies, tad atdurās iekš izglītības. Mums šodien speciālisti, kas varētu mācīt mašīnbūves nozares speciālistus, nav. Vienkārši nav. Vienīgais variants ir tāds, ka meklēt kāds jaunus, spējīgus inženierus un sūtīt uz ārzemēm mācīties, lai pēc tam viņi varētu šo nozari šeit pavilkt uz augšu.
Un, protams, tas mācību centrs, tas ir tāds centrs izveidots no bezcerības. Jo, protams, kad ar šiem visiem jautājumiem jānodarbojās ir izglītības ministrijai, un tā jābūt šai nozarei atbilstoši valstiskā līmenī. Jo pašlaik šeit ir ieguldīti mūsu līdzekļi, un arī ieguldīti pašvaldības līdzekļi, un arī Eiropas Savienības naudiņa. Sijā Madara vienā no cehiem tiek metināts pamatnes eirokonteineriem, kuru ražošana tika uzsākta 1990. gadā. 100% visa produkcija tiek eksportēta uz Eiropas valstīm. Šobrīd iecirknī tiek nodarbināti 43 metinātāji. Mēs atrodamies konteineru metināšanas iecirknī. Šo produkciju gatavo jau 13 gadus. Tie ir eiro konteineru pamati. Kvalitātei atbilstoši darba izpildē mums ir nepieciešami metinātāji un atslēdznieki. Šodien cehs atbilst visām modernākajām prasībām, un attiecīgi no strādniekiem tiek prasīta visaugstākā kvalifikācija. Šajā jaunajā cehā trūkst tieši metinātāji. Šodien metināšanas darbs ir jāizpild visaugstākajā kvalitātē. Obligātām ir jābūt zināšanām par pusautomātu metināšanas sistēmu. Bez tām nevar iztikt. Jelgavas reģionālajā pieaugušo izglītības centrā metāla apstrādes filiālē ir iespējams apgūt metinātāju specialitāti. Visiem, kam ir vēlēšanās, lūdzu, nāciet, apmācīsim un pēc tam dosim iespēju jums strādāt. Sijā Dineks Latvija darbojas kopš 2001. gada 2. janvāra. Uzņēmumā tiek ražot izpūtai smagajam transportam un vieglajām automašīnām. 85% no sagatavotās produkcijas tiek sūtīts uz Eiropas Savienību, bet 15% uz NVS valstīm. Uz šo momentu mēs esam 118%, no kuriem administrācijā ir pieskaitām 8 cilvēki, bez attīstības nodaļas, kurā ir 4. Tad pārējie visi ir uzņēmumi strādnieki. Ekonomiskajos rādītājos skatoties, pirmais gads mēs pabeidzām ar 700 000 apgrozījumu, otrajā bija 1,7 miljoni. Pagājušo gadu mēs beidzām ar 2,2 miljonu latu apgrozījumu, un šogad mums ir plāns 3,2–3,3. Mēs sākām iepirkt ar vien vairāk jaunas iekārtas, bet es domāju, pie tā mēs arī neapstāsimies. Ir tā, ka notiek arī pamazām paudžu maiņa. Paudžu maiņa nav tikai uzņēmumu vadošajos amatos, bet paudžu maiņa ir arī tieši ražotnē. Dažādas mašīnas, kur metāla sagatavošanai ir vajadzīgas. Ja? Atnāk tais metāls, kurš mēs iepērkam, viņš tiek cirsts, zāģēts, tālāk locīts, apstrādāts uz ekscentriskām precēm, kamēr ir gatavi sagatavi. Tā, kad visai izpūtēji sērijai sagatavas ir gatavas, tās tiek komplektētas un veikta iekšējā izpūtē metināšana. Šī mašīna ir, atrodas mūsu uzņēmumā burtiski 2–3 nedēļas. Viņi iepirka mūsu dāņu uzņēmums, tas ir zāģes ar pilnu automātisko procesu. Var zāģēt vienlaicīgi līdz 4–5 caurulēm, un garumu uzstāra tikai pirmai caurulē, un pārējās viss ir vienādas. Tas ļoti atvieglo darba procesu. Lai kaut kādā veidā mēs nodrošinātu sev darba spēku, mums nekas cits neatliek, kā veidot pašiem savu. Mēs viņu par skolu nevaram nosaukt, tajā nozīmē kā skolu, tādu praktisku iemaņu apgūšanas vietu, tā es varētu saukt. Sadarbībā ar AGU, kas pasniedz topošiem praktiķiem, metinātājiem teoriju, un ar mūsu labu speciālistu metināšanā mēs izveidojam tādu simbiozi starp šīm abām lietām, un tā mēs esam ieguvuši sev 8–9 jaunas metinātājas. Lauksaimniecības universitātes tehniskajā fakultātē ir iespējams iegūt kvalifikācijas bakalaura, maģistra un doktora grādu inženierzinātnēs.
Pēc fakultātes beigšanas studentiem paveras plašas iespējas strādāt savā specialitātē gan Latvijā, gan pasaulē. Kadru sagatavošana pārtrūka 90. gadu sākumā, kad praktiski nebija vairs pieprasījuma. Un šobrīd mēs izjūtam ļoti astu deficītu tieši metālapstrādātāju inženieru kadros. Te ir jāpasaka vēl viena diezgan nopietna problēma, ka ir ļoti lielas atšķirības starp tiem tehnoloģiem, kas strādā līdz 90. gadiem, un tiem, kas strādā tagad. Jo tajā laikā tehnoloģijas rakstīja ar roku, datoru kā tādu nebija, un parādījās gan ciparvadības mašīnas, tagad mēs viņas gudri saucam par CNC, bet tās pašas ciparvadības mašīnas, viņas bija, bet viņas ļoti bieži strādāja diezgan maz. Tagad konstrukcijas raksta taisa uz datora un vienlaicīgi uzreiz liek klāt tehnoloģiju. Līdz ar to būtībā apvienojas divas profesijas, ko mēs agrāk uzskatījām, konstruktori un tehnologi. Mēs gatavojam autotransporta inženierus, pārtikas rūpniecības tehnoloģijas iekārtu inženierus, uzņēmējdarbības inženierus, lauksaimniecības tehnikas inženierus. Ja? Bet mēs zināmā mērā varam varbūt daļai aizpildīt šo tukšo robu, kooperējoties ar uzņēmumiem. Un izmantojot arī Jelgavā jau uzskatu popularitāti iegūšo pieaugušo izglītības centru. Mēs konstrukciju materiālu tehnoloģiju mācām praktiski 2 semestrus, bez tam vēl ir materiāla mācība un tolerants, kas arī būtībā šī priekšmeta nosacīta sastāvdaļa. Un praktiskajos darbos mēs ļaujam studentiem strādāt pašam pie darba mašīnām. Tā šeit mums pirmais kurs parasti nāk uz nodarbībām. Sākumā mēs viņus iepazīstinām ar atslēdznieku darba vietu, atslēdznieku darba rīkiem. Un pēc tam, ar vārdu sakot, sākam apgūt iemaņas. Varētu teikt, ka šie ir tie paši pamati, no kā sāk būvēt to tālāko inženieri. Tieši tā paši pamati. Attiecīgi viņu sagatavošanas pakāpē jau iepriekšējai dodam viņiem uzdevumus, ko strādāt tālāk. Te ir pats sākums, var teikt, metāla apstrādē. Jo tāļākā dzīvē, kaut viņš būs inženieris, bez paša sākuma nevar iztikt. Darba galda nav jauna, bet tas pamats iegūstam šeit. Un tieši ko konkrēti šajā darbā? Šeit frēzēšanas darbi, tālāk virpošanas darbi, slīpēšanas darbi, vai ne? Tas ir pats pamats, vai ne? Kas ir jāiegūst. Amatskola ir vienīgā izglītības iestāde Jelgavā, kur jau pēc pamatskolas beigšanas jaunieši var apgūt virpotāju un atslēdznieku profesiju. Ar katru gadu aug to skolēnu skaits, kas savu izglītību nolēma turpināt Jelgavas amatu skolā. Jelgavas amatu skolā ir iespēja apgūt atslēdznieka specialitāti un virpotāju. Tas ir pēc pamatskolas beigšanas. Un, protams, mēs gribam šīs divas grupas, kuras patreiz mācās 2 gadus, iestrādāt jaunu programmu 3-gadīgu un pielikt klāt viņiem metināšanu. Jo metinātāji pilsētā ir ļoti vajadzīgi un gribam sadarboties ar pieaugušo izglītības centru, jo viņiem ir ļoti laba šī darbnīca un kur varētu mūsu audzēkņi arī apgūt. Mēs gribam arī labākos savus audzēkņus sūtīt darbā uz mašīnu būvi, lai viņi mācās pieaugušo izglītības centrā, tālāk papildina savas zināšanas, lai var strādāt ar uz modernajiem darba galdiem. Un mēs esam panākuši tādu labu vienošanos ar domes priekšsēdētāju Rāviņu kungu, ka vismaz 2 cilvēkiem šīs mācību maksu apmaksās pilsētas dome. Protams, mēs ļoti, ļoti vēlamies iesaistītos kādos projektos, lai atjaunotu mūsu materiālo bāzi. Materiālā bāze nav slikta, darbnīcas ir labas, skolotāji ir ļoti zinoši, var daudz ko dot audzēkņiem, bet materiālu bāzi mēs ļoti, protams, gribam mazliet atjaunot.
Galvenais viņu uzdevums ir pirmajā gadā iemācīties gan teorētiskās, gan praktiskās tādas apmācības, liekt, aizīmēt, cirst, visas pamata operācijas, vītnes iegriezt vai ne, aizīmēšanas tātad darbus, kā es jums teicu, jā, ar nolūku, kad 2. gadā viņi ies praktiskajās, kaut kur pie Bila kunga un citiem vai ne rūpnīcas vadītājiem izveidot tādu praksi. Galvenie priekšmeti, kādi mums ir spēctehnoloģija, pielaides un sēžas, materiāla mācība, rasēšana, tāds, praktiskās atslēgas apmācības. Pēc, ja labi mācās, var arī visiem mācīties pa 2 gadiem. Viņi, ja sekmīgi apgūs visus priekšmetus, viņiem būs 2. kvalifikācijas līmenis. Ar strādāšanu, tagad jau laikam tā lieta visi sāk iet uz priekšu, jo metāla mašīnu būvniecība sāk attīstīties, tā kā speciālisti būs vajadzīgi. Gan jau tagad modē ir visa tā modernā ar programmētām vadībām, pie mums tik lepnas lietas vēl nav, bet mēs pašus pamatus iemācam. Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra metāla apstrādes apmācības filiāles rīcībā ir ievērojama teorētiskā un materiālā bāze. Tas dod iespēju šodien Latvijas metāla apstrādes uzņēmumiem piedāvāt kvalitatīvu strādājošo apmācību vai arī profesionālās pilnveides kursus. Šī filiāle ir filiāle, kas ir izveidota ar Eiropas Savienības naudas palīdzību pāri 2006. gadam. Filiāle paredzēta metāla apstrādes darbinieku apmācībai. Mācām tātad gan metinātājus, gan programmējumu darba galdu operatorus. Sīkāk par metinātājiem. Metinātāji mums ir elektrometinātāji, gāzmetinātāji un kopējā profesija metinātājs. Mācības notiek pēc izglītības un zinātnes ministrijas licencēm. Mācību programmas ir licencētas. Šeit jums var redzēt, kādas mums viņas ir. Šo mācību programmu ietvaros notiek arī pieaugušo cilvēku apmācību. Varam mācīt cilvēkus, kuriem profesija un saskara ar metāla apstrādi nekad agrāk nav bijusi saistīta, vai arī veikt pārkvalifikāciju, kas grib paaugstināt savas prasmes tieši metināšanā vai programmējumā darba galdu vadībā. Metinātāja kurs interesants ir elektrometināšanas kurs, jo rūpnīcās tieši šī profesija ir visvairāk pieprasītā. Apjoms ir 480 stundas. Šo stundu laikā cilvēks iemācās metināt praktiski ar visiem elektrometināšanas veidiem pieprasītākajiem. Varu minēt pusautomāts, rokas metināšana ar elektrodu tātad, tīgmetināšana, tas ir nekūstoša volta un elektroda. Pēc šīs apmācības cilvēks saņem apliecību, kas viņam atļauj strādāt Latvijas Republikas robežās, jebkurā metāla apstrādes uzņēmumā. Lai varētu mācīties metāla apstrādes apmācības filiāles kursos, iepriekšējai sagatavotībai nav jābūt. Tātad praktiski cilvēks var nākt no vispār izglītojošās skolas vai tehniskās skolas. Praktiski viņš šīs iemaņas visas nepieciešamās iegūst šeit uz vietas. Šī klase ir paredzēta apmācībai strādāt ar programmējumiem darba galdiem. Šie darba galdi ir jaunās paudzes. Praktiski tas nozīmē, ka ir iespējams šos darba galdus darbināt kopā ar datoriem. Datori tātad varētu būt uzņēmuma birojā, kur inženiertehniskais personāls izstrādā programmu. Un šeit ar šādiem darba galdiem tātad tiek apmācīti cilvēki, kuri strādā rūpnīcā tieši cehos. Pašlaik mēs stāvam pie programmējumās freizmašīnas. Tātad šīs programmēšanas galds ir praktiski vienāds gandrīz visiem jaunās paudzes programmējumiem darba galdiem. Atšķirās tikai tehniskā daļa. Šis ir freizēšanas darba galds, bet virpas programmēšanas darba galdam šī daļa ir tāda pati, atšķirās tehniskā, mehāniskā daļa. Un, protams, šie speciālisti ir vajadzīgi metāla apstrādē
nevis tāda tradicionāla, kāda bija agrāk, bet pavisam savādākā plāksnē, jo arī visi jaunie darba galdi, jaunas tehnoloģijas, viņas ir pavisam savādākas nekādas bijis agrāk. Līdz ar to tā operatīvi apmācīt šos cilvēkus kaut kādā augstskolā, tas ir pārāk ilgstošs process, tik ilgi mēs nevaram gaidīt. Un, protams, ka ļoti liels cerības mums ir uz šo mācību centru, kur ir iespējams apmācīt mūsdienu metinātājus, kas var strādāt ar mūsdienas moderniem metināšanas iekārtām. Un vēl jau vairāk ir svarīgi, kad ar programmētiem darba galdiem varēs strādāt. Šobrīd mēs esam jau nedaudz virs 31,000 nozarē kopā, bet tas ir skaitot arī visus mazos individuālos un mikro uzņēmums, jo pie šiem attīstības tempiem nozars apjoma, jau strādājušo skaits ir noteikti pieaugs. Un šeit ir viens tāds būtisks moments. Ļoti nozarē šobrīd trūkst tieši kvalificētu speciālistu visās jomās, sākot no atslēdzniekiem, metinātājiem, frēzētājiem, virpotājiem, beidzot ar inženieriem, konstruktoriem, tehnoloģiem un tā tālāk.